Latvijā mēs joprojām patērējam arvien vairāk resursu un saražojam arvien vairāk atkritumu, bet pārstrādājam tikai pavisam nelielu daļu no tā, ko mēs izlietojam. Kāpēc tā notiek? Ka joprojām dzīvojam pēc principa: paņemam, izmantojam un izmetam. Kā panākt, lai cilvēki aktīvāk šķirotu atkritumus un vairāk domātu par atkārtotu izmantošanu? Un kas būtu jādara valstiskā līmenī, lai mēs patiešām dzīvotu taupīgāk un gudrāk? Par to es lūdzu skaidrojumu Latvijas Universitātes docentam, vadošajam pētniekam Jānim Brizgam. Es domāju, mēs vēl tādos bērnu autiņos esam aprits ekonomikas kontekstā. Arī šeit, līdzīgi kā runājot par enerģētiku, ir vairāki mērķi. Viens būtu samazināt resursu patēriņu un radītu atkritumu daudzumu, un tur mums veicās ļoti slikti. Jā, mēs patērējam katru gadu vairāk resursus, mēs radām arvien vairāk un vairāk atkritumus. Ja? Šajā ziņā, līdzīgi tāpat kā enerģētikā, ja, mēs neejam to pietiekamības līmeni, mēs par to diētu galīgi nedomājam. Mēs jo vairāk, jo labāk ar šādu skatījumu. Varbūt neapzināti, ja, bet tie cipari to parāda. No otras puses, mums, protams, attīstās gan atkritumu šķirošana, gan pārstrāde dažādās jomās. Un tur, protams, arī ir dažādi izaicinājumi, un ir tāpat cilvēki, kas saka, ka tas ir bezjēdzīgi, vai es to negribu darīt, un mēģina atrast visādus attaisnojumus tam, bet, man liekas, kopumā arī, ko aptaujas rāda, ja, tad lielākā daļa sabiedrības jau zina, ka šī ir pareizā atbilde aptaujā. Ja. Tas nenozīmē, ka viņi tiešām tā rīkojas, bet viņi zina, kas no viņiem tiek sagaidīts, ja, ka mums ir šie atkritumi pēc iespējas kvalitatīvi jāšķiro, lai viņus pēc tam tālāk varētu izmantot. Kaut gan, man liekas, ka skaitļi rāda, mēs joprojām esam zem 10% no visiem resursiem, kas tiek atgriezti pārstrādē. Ja? Lielākā daļa dabas resursu joprojām tiek tādā lineārā veidā, mēs viņus iegūstam, pārvēršam par precēm, ja? Un tad viņi nonāk atkritumos vai tiek sadedzināti. Ja? Tad tā lineārā plūsma mums tomēr dominē.